Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselē spārnus, veicina iztēles lidojumu. Mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo. To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Esiet sveicināti, Omas Briljanta istaba piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Kārtējais raidījums ir klāt, 5. šī mēneša raidījums, kas secīgi seko sesijām, kuras esam redzējuši no Aminatas, no Ralfa Eilanda, no Aigara Grāvera, un pavisam nesen, pirms nedēļas, Rihards saspēlējās ar Ansi un Oriolu, elektronikas un rapa meistariem. Starp citu, visu šo raidījumu ierakstus jūs droši varat meklēt gan 5LV, gan Omas Briljanta istaba YouTube kanālos. Bet šodien mēs sastapsimies ar lēdiju, par kuru viedoklis, manuprāt, ir ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Šovakar Riharda Fedotova radošajās darbnīcās Aija Andrējeva. Viņa ir pārstāvējusi Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, vairākas reizes mainījusi savu imidžu, un pavisam nesen pēdējā gada laikā mēs esam sekojuši viņai līdzi, klausoties, kā viņa izpilda Latvijas vienu no daudzsološākajiem jaunajiem komponistiem Kārļa Lāča mūziku. Mēs paviesosimies pie viņas mājās, mēs ielūkosimies mēģinājumu procesā, es ar viņu aprunāšos, un, protams, arī klausīsimies to, kas nu viņai sadarbībā ar Rihardu būs sanācis. Pirms nedēļas es biju devies mazā darba komandējumā uz Veidzirnavu un Siera zemi uz Nīderlandi, un pabiju Laidenā, vietā, kur man līdz šim mirklim ar ko neasociējās, bet tagad es zinu, tur atrodas viens no lielākajiem vinilu second-hand veikaliem Eiropā. Es atgriezos mājās ar mugursomu, kas ir pārkrauta ar skaņu platēm. 2 no tām šodien es arī paņemšu līdzi uz radošo darbnīcu. Aijai es vēlos likt izvēlēties starp 2 80. gadu popmūzikas ikonām. Viena no viņām, daudz populārāk par savām muzikālajām gaitām, bija uz tādām melnbaltām fotogrāfijām, kuras varēja nopirkt Šiekur kalnu tirgu. Viņa sauc Sabrina, un viņai ir gabals Boys, un blakām noliksim 80. gadu hitu Karalieni ar vienu no viņas zīmīgākajām dziesmām Like a Virgin. Šodien piedāvāsim Madonnu Aijai. Jautājums, kuru no šīm abām dziesmām izvēlēsies publika? Ļausim publikai nobalsot. Vai nu Sabrina ar Boys, 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 vai Madonna ar Like a Virgin? Vakar kaut kā ejot gulēt, izdomāju tādu lietu, ka šis šodienas pasākums man bišķi atgādina to sajūtu, pirms es braucu ar Skeletonu. Tu zini apmēram, kas notiks, bet tad pat laikā tu nezini, kas būs izdarīt. Nu, kā tas viss notiks, kā tiks paņemts tās virāžas. Un tas tevī rosina tādas ļoti, ļoti interesantas sajūtas katrā ziņā. Bet foršas, bet patīkams. Patīkams adrenalīns. Pulkstens ir 8:30, iedzeršu savu rīta kafiju. Kur bija mana kafija? Šī man šķiet. Jā. Rihards raksta visiem, nu tad puikas un meitenes sakoncentrējās. Šajā reizē būtu viss jāizdara īpaši radoši. Uz ko es atbildēju, nu varbūt tās mēs tomēr tā mierīgi, lai es pat neapmaldos savās dziesmās. Viņš teica, ka viņam aplaudīsies. Nu, godīgi sakot, par tiem muzikālajiem pārsteigumiem, tam jābūt pārsteigumam, bet tam jābūt kaut kam smieklīgam un ar humoru katrā ziņā. Es domāju, ka būs ok. Tā. Par to Ansi vispār runājot, Ansi, es laikam, tā kā man viens cilvēks teica, ja tev būtu 20 gadi, tu zinātu, Ansi. Un man pat tādas idejas attiecībā uz Ansi tagad ir radušās. Man viņš ļoti, ļoti iepatikās tiešām. Un, tāpēc, ka viņš ir tāds patiesas un īsts, ja viņš tur sāktu iztaisīties tajā Maybe, kas viņam bija tā dziesma, prātu vētras dziesma, viņam tika iedot, izpildīt, tad tas būtu fails. Bet jā, bet viņš to iznes tā ar savu tādu šarmiņu, tā ļoti, ļoti, ļoti interesanti, netēlojot, parādot arī to, ka viņš neprot dziedāt dziesmu Maybe. Tas bija tas foršais, nu, tas bija forši. Vienkārši tas internets man vienkārši nepatīk ļoti šitā. Tad, kad vajag, tad viņi nav. Rīgā uzstāsies superzvaigzne Robijs Viljams! Es jau reiz esmu bijusi uz viņu koncertu, bet
Uz šo es noteikti aiziešu. Arēnā. Bet 29, kur tad tik agri mēģinājums? Nu labi, bet es esmu pieradusi pie agrējiem rīta mēģinājumiem, bišķi jau iedziedājos. Baigi labi. Jā, vai kafija gan ir jāizdara? Jā, vairs mēģi. Dad man pavada. Vai, čau mazā. Čau. Gaidi mājās, ja? Atā. Nākamā pietura – Dzirnavu iela. Aija Andreja radošajās darbnīcās. Čau, Aija. Čau, Tom. Kā ir Omā, ko? Omā ir ļoti mājīgi un forši, jā. Tu bērnībā klausījies visu to, ko tu teici, klausījās droši vien, es tā pieļauju. Un kas bija spilgtākās lietas, kas tev patika? Jo es, piemēram, arī atceros, arī klausījos to pašu, ko vecāki klausījās, bet bija tomēr plats, kas man patika labāk nekā citas plats. Tev noteikti tāds bija. Man bija mans Queeni, tad man bija Guns N' Roses Aksels, protams, un tad man bija Def Leppard solists, ar kur es gribēju precēties, jo viņš nenormāli augstu lec, un viņam bija stilīga džinsu jaka, un bikses viņš arī bija stilīgs. Skolā tajā brīdī, kad visi klausījās no visu to šļuru, kas tajā brīdī konkrētajā bija populāri, tu top 40 grupas, tu tā pieturējies pie tām savām saknēm, vai tev arī tur kaut kāds Backstreet Boys patika? Nē, Backstreet Boys bija vispār pilnīgi, nē, tas nebija, tas bija Backstreet Boys, Spice Girls, tas nekādā gadījumā, tas nebija forši, bet es atceros, ka man bija ar kori jābrauc uz Vāciju dziedāt, tad man tēvs nopirka take-reku ar Spice Girls. Dievs, nē, tu nesaproti, tas taču vispār ir tāds fails, es taču šo maiku nevaru vilkt. Es biju tāds Nirvanas fans un Metallicas fans un arī bija Prodigy laiks, es biju tāds... Tad vispār tu biji outsiders? Es biju outsiders, laikam. Staigāju kedās un krāsoju matus ar kopapīru. Kāpēc tu gāji uz fabriku? Tu taču būtu tāpat uztaisījusi karjeru. Harijs Zariņš man pierunāja. Bija, ne tā? Jā, viņš teica, tu vai ej. Tas ir jādara. Tā arī tas viss sākās. Ļoti labi. Es neko nenožēloju. Forši bija. Interesanti. Eirovīziju nožēlo? Nē. Es daudz ko sapratu, kā vajag un kā nevajag, un ko es gribu un ko es negribu. Un īstenībā atsījājās cilvēki, ar kuriem es gribu turpmāk strādāt un ar kuriem negribu. Iespējams, nebūtu Eirovīzijas, nebūtu šādas kaut kādas atziņas par to, kā tālāk un ko. Bet kādas tev ir ambīcijas? Tev noteikti ir vēl ambīcijas. Tu esi pietiekami ilgi darbojusies, bet noteikti ir jābūt. Jā, man ir ambīcijas, bet es par tiem saviem sapņiem un par tādām savām ambīcijām un mērķiem, pirms es neesmu kaut kādus solītus spērus un izdarījis kaut ko, man tā negribas par to runāt. Tātad tu esi maiņticīga? Es esmu drusku maiņticīga. Es zinu, kā nesaka hop, jā. Kad būs tava lielāko hitu izlase? Man vēl līdz tiem daudzajiem hitiem ir... Man ir ļoti daudz tās savas dziesmas, ko dziedāt, un man ir repertuārs, par ko man ir jābūt pateicīgai un priecīgai, jo lielai daļai mūziķu vienkārši nav ko dziedāt. Bet viņi dzied. Jā, bet man ir līdz hitiem vēl, jā, līdz arī, jā, teiksim, tāda hitu izlase vēl ir, es domāju, vēl pēc kādiem 10 gadiem varētu būt. Jā. Tu esi strādājusi kādreiz ar Rihardu? Īstenībā. Es ar Rihardu, kas bija maziņi, spēlēju orķestrī kopā. Wow. Toreiz jau bija skaidrs, ka viņš te tā plosīsies? Nē, man arī nebija skaidrs, ko es darīšu. Bet viņš bija Rīgas sastāv, viņš bija no citu orķestra, bet viņš tika pieaicināts uz kaut kādām skatēm kā bundzinieks. Un es atceros jau tādu, viņš bija tāds, wow, viņš bija foršs, un es likās, ka mums viņu vajag kā savējo, jo viņš bija tiešām tāds labs. Nu, super, lai forši veicās mēģinājumos un tiekamies vakarā. Tiekamies vakarā. Viena lieta, ko es gandrīz aizmirstu. Es katram mūsu viesim dāvinu pa skaņu platē. Un tev ir ielozējies manā personīgajā loterijā Marks Bolans. Šitas ir džeks, kurš pirmais uzvilka saspīlētās džīnses un kurš principā radīja glamroku kā tādu. Viņš gan baigi ātri nositās. Un tas viss beidzās, bet man liekas, tev būs
Tu noteikti esi šo to dzirdējis. Tev, man liekas, šito būs interesanti noklausīties. Jā, un droši vien tas Def Leppard solists arī no viņa nošpikotās saurās apspīlētās džīns, kuras man patika. Šis džeks pasties uz viņu, viņš diezgan daudz ko izdarīja. Pirmais. Ņem un paklausies, un Ai, paldies par interviju. Paldies! Nē, neko nepazīstu. Jau kāda bunga mašīna arī? Izstāsta, ļoti slikti. Nu jā, es domāju, ka brīnišķīgi. Pastāst, Rihard, par novembra māksliniekiem. Ko mēs sagaidīsim nākamajā mēnesī? Nākamajā mēnesī būs arī interesanti mākslinieki. Sāksies viss ar Picasso. Tad atkal hip-hopo bišķiņ, ja? Hip-hops bija baigi labais. Pagājušajā nedēļā Rāns un Norijo bija tāds ļoti enerģisks vakars, kad visi Latvijas jaunie hip-hoperi teica, lūdzu taisi vienreiz vismaz mēnesī mums pasākums, kur nākt un nosties savus pantus, ja? Un tad redzēsim, kā ar Picasso mums ies, bet es domāju, ka būs labi. Tad mums ir Ambera, jeb Aija Vītoliņa, tad mums ir Nata, arī kabarē dziedātāja Elza Rozentāla. Ja, tad gatavojamies kabarē, var sakot lēnām. Var sakot, kabarē repertuārs tiks skarts. Ja, mums arī ir kabarē galvenā režisora dēls, kā skaņu režisors. Es domāju, viņš arī mums palīdzēs ar skaņdarbu izvēli un tam līdzīgi. Nu, čau! Nu, čau! Klausies, kā iet un kā tev viss šitā ambrāža, ko Rihards sarīkojas, patīk? Man patīk atzīst jau, tu pirms tam teici, ka 5. pasākums īstenībā jau kopskaitā cik ir bijuši? Ja kopā, tad man liekas, ka šis jau ir kāds 25. vismaz. Jā, diezgan daudzos īstenībā jau sanāca spēlēt. Un tā ir viennozīmīgi laba pieredze, jo es vienmēr kā mūziķis mēģināju turēt atvērt prātu sadarbībā jebkura stila vai žanra, tā kā māksliniekiem. Bet paskaidrot tiem, kuri šo skatās no malas, parasti man visos raidījumos vai visādos projektos tie cilvēki, kas piespēlē kā piespēlētāji, viņi šķiet, ka viņiem tas darbs diezgan garlaicīgs. Viņiem iedod gods nonis, tad jāspēlē tās dziesmas. Kur ir tas interesantais moments tieši šajā projektā? Tas tiešām ir kā kurā situācijā. Šajā gadījumā tas interesantais moments ir tas, ka mēs visi, īstenībā, kas mēs esam katru reizi šajā grupā, ģenerējam idejas, un mēs kopīgi veidojam to aranžiju arī. Noteikti gribās piebilst to, ko Rihards katru reizi saka visiem, lūdzu, visi mūziķi tiešām nāciet uz šiem pasākumiem, lai mēs varam kopīgi veidot džemus un to ideju attīstīt, jā. To mēs bieži nepieminam, bet pēc katra koncerta jūs arī uzraujat brīvo muziku. Tas ir atkarīgs īstenībā no visiem, kas atnāk. Jā, no visiem. Ir bijis tā, ka atnāk daudz mūziķi, un tad mums slinkums tur. Bet vajag kaut kā saņemties, jo īstenībā šobrīd Latvijā šī ir vienīgā vieta, kur vispār var notikt kaut kādi džemi. Es īstenībā nezinu citu vietu. Tie nav īsti tā kā džemi tādā klasiskā džēza izpratnē, bet tas ir vēl jau interesantāk. Ir tur hip-hops, ir tur R&B, tur souls, tur džēzs, tur pops, tur viss tādā mikslī. Un citreiz ir bijis pat ar Alfa Elanu, ka beidzās džems pilnīgi noize, troks, ārprātu. Tā kā ir interesanti, viennozīmīgi, jā. Pats arī bija reāli, vienkārši tāda vēstures lekcija. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Almas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Labvakar, Riharda Fedotova radošajās darbnīcās kārtējā sērija, kārtējā epizode ir klāt, un
Kā teica Imants Ziedonis, bez mīlestības nedzīvojiet, un šiem vārdiem es varu pielikt klāt tikai un vienīgi to, ka lūdzu, draugi mīļie, klausoties mūziku, nedzīvojiet bez sievišķajiem vokāliem. Ko mēs darītu bez sievietēm mūzikā? It neko. Šodien mēs sastapsimies ar vienīgo solisti, kurā mūsdienu Latvijas popmūzikā sastopas gan dievišķais, gan vēlnišķais. Taisiet lielu troksni, jo Riharda Fedotova radošajās darbnīcās šovakar viesojas Aija Andrejeva. Labvakar, draugi! Es esmu riktīgi noaģitējis, sāģitējis tādu atbalsta grupiņu nepaknapu. Paldies jums, ka jūs esat šeit, un mēs uzspēlēsim pāris dziesmas. Drusku citādāk nekā ierasti. Un ceram uz jūsu atbalstu, jā. Un kā Rihards teica, mums ir jāpasaka paldies milzīgs Kasparam Ansonam, es sapratu, jā? Nu tad Ansīt flomasterī tev. Savērsim asfaltu, graudzē pie sienas. Pat tumsu bez saules, mēs aizmirsām bailes. Mums domas bija labās, tagad kokiem ir lapas. Sastumtas mājas un pārsauktas ielas, savāds asfalts, graudzē pie sienas. Sastumtas mājas un pārsauktas ielas, savāds asfalts, graudzē pie sienas. Cilvēki plomasteri, īsi krāsaini un gari. Saģērbās tevi mani, aizkrāsos, ja nebūs labi. Cilvēki plomasteri, īsi krāsaini un
spēles nespēlēšu brutālu maršu. Zars skūpsta manu plecu, nekad es nebūšu par vecu šiem skūpstiem. Egle mani kā cāli zem saviem spārniem loā, bet viņš nezina tik nojauš, ko es šajā brīdī solos. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Almas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas. Nē, mēs to turpināsim, es atvainojos. Viss kārtībā. Viss labi. Mēs turpināsim ar pavisam jaunu dziesmu, atkal Kaspara Ansona, viņš ir zvaigznes šodien. Jā, pavisam jaunu dziesmu, nu patās kā 2 nedēļas atpakaļ tika palaist pie radio. Dziesma ar nosaukumu Soļi, nu tad puiši interpretācijā, un man citas izvēles vienkārši nebija, un man patīk. Jā, godīgi, man patīk. Nu aiziet, Soļi. Starp mums bija daudzi soļi, es tos pa vienam iešu, tuvāk tev klāt. Starp mums bija laika sprīži, sekundes un brīži, ko neatkārtot. Starp mums bija tādi joki, ka es vēl ilgi smaidīju, neapstāšos. Starp mums bija daudzi stāsti, es tos pa vienam dziedāt varēšu jūs. Tas būs mans vēstījums, treidevīgi kalni un jūras, gan no vecas literatūras. Mums vēl priekšā ir tik daudz lietas, vienam mūžam būs jāpietiekas. Tikam par mums, tikam, kam gribas ticēt, tikam par mums. Tikam par mums, tikam, kam gribas ticēt, tikam par mums. Ikreiz, kad tavu vārdu no kāda cita dzirdu, es apmulstu. Visas manas domas, kā simtiem aitu seko vienīgam vara instinktam. Riharda Fedotova radošās darbnīcas Aija Andreja jau šodien ciemos pie mums, un noslēgumā tas pats radošākais, kas vien šeit notiek. Mēs esam šajā sezonā dzirdējuši daudzas lieliskas pazīstamas dziesmas, fantastiskos izpildījumos. Piemēram, Ralfs Eilants dziedāja Sex on Fire. Aigaram Grāveram bija jācīnās ar leģendāro Roberta Gobziņa gabalu Aka, Aka. Mēs dzirdējām Marets Franklins Respect Aminats izpildījumā. Un pirms nedēļas Prāta vēders Maybe uztaisīja savā versijā kopā ar Rick Feds, Ansis un Orioli. Šodien pirmo reizi radošo darbnīcu vēsturē es vēlos publikai pajautāt, kādu cover versiju jūs vēlaties dzirdēt. Par to ne Aija, ne grupa nav informēti. Un man ir divas iespējas. Es pavisam nesen biju vienkārši vienā milzīgā plašu veikalā, un es nopirku pāris gabalus, par kuriem es biju pavisam aizmirsis, ka tāda eksistē. Rekur viens no tiem pirmais būs šis.
Īpaši es gribētu pievērst operatoru uzmanību uz skaņu platītes vāciņu. 80. gados šīs meitenes bildes bija cieņā jebkura vīrieša guļam istabā un arī dažās citās istabās. Sabrīna, ja? Un dziesma Boys, Boys, Boys. Jums būs iespēja tūlīt balsot. Tas tagad numur 1. Numur 2. Kaut kas bišķi iespējams, ka pazīstamāks. Iespējams, ka nē. Tā. Variants numur 2 šodien ir... Ir kaut kur dzirdēts, vai ne? Man liekas, ka mēs jau dzirdējām reakciju. Nē. Pagaid, pamēģinām nobalsot. Kurš ir par to, lai mēs dzirdētu Boys, Boys, Boys? Ir diezgan daudz, tev jāatzīst. Kurš par to, ka mēs klausīsimies? To bez variantiem. Ko tu saki? Tu gribi paklausīties? Paklausies, jā. Tātad Riharda Fedotova radošajās darbnīcās Andreja šodien pārtop par Madonu skaņdarbā Like a Virgin. Visu uzmanību, meitenes un zēni, dāmas un kungi. Ņemiet par labu, kā teikt, kā būs, tā jādzīvo. Mēs cīnīsimies. Man dziesmā DNS ļoti patīk piedziedājums, mazāk pāns. Nē, man pāns arī patīkās. Bet viss labi patīkās. Tu esi jau izdomājis kaut kādu nākamo palaidnību ar Aju, ko tu gribi izdarīt muzikāli? Mums nav tagad nolikts nekāds tāds ne sākums, ne beigu datums, bet es domāju, ka vēl reizi mūžā mēs satiksimies. Somehow I made it through. Šis bija viens no 10 labākajiem Aijas koncertiem, kāds ir kad ir bijis. Es domāju, ka jā, pirmkārt viņi jutās ļoti brīvi, ļoti labi, viņi nenormāli parasti uztraucās, viņi jutās ļoti brīvi, ļoti labi. Otrkārt, to, ko mūziķi izdarīja ar viņas dziesmām, mēs sēdējām, skatījāmies, un mēs minējām paši, kas būs un kas skanēs tagad, un īstenībā nevienreiz neuzminējām no pirmajām taktīm, kamēr nesāka dziedāt tekstu. Un no 1 līdz 10 atzīmi, kādu tu liec šī vakara koncertam? Domāju, ka pieciniekā viņi noteikti viņš varētu būt. No 1 līdz 10 piecinieks bija, ja? Jā. Ļoti labi, perfekti. Paldies tev liels. Yeah, you make me feel shiny and new. Un no 1 līdz 10 tavs vērtējums tam, ko tu dzirdēji? Protams, ka 10. Ja tev būtu iespēja dziedāt Like a Virgin, tu dziedāt savādāk? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka diezgan līdzīgi kaut kā tā seksīgi. Tā kā Aija to izdarīja. Tom, kā tad bija? Kā tev patīk Aijas koncerts? Man liekas, šis bija labākais Aijas koncerts, kāds vien ir iespējams. Fedotova radošās darbnīcas atpakaļ jau nākam ceturtdien šeit, Omas Briljanta istabā. Mēs sagaidīsim ciemos Picasso. Tiekamies arī trešdienās 8:35 LV. Vislabotā! Paldies! Rīgas Fedotovs Jānis Runģis, Jānis Fedotovs, Rudolfs Macets. Dāmas un kungi, izklaides un producentu grupa Omas Briljants sadarbībā ar Rīga TV24 un Radio 5 LV piedāvā Riharda Fedotova radošās darbnīcas.